Pārvietošanās un transporta izmantošana ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Taču vienlaikus transports ir viens no lielākajiem CO2 izmešu avotiem, radot Eiropas Savienībā gandrīz 1/4 daļu no kopējām gāzu emisijām. Pēdējo 20 gadu laikā ar Eiropas Savienības kohēzijas fondu atbalstu ir veikti uzlabojumi pasažieru pārvadājumu jomā vairākās Latvijas pašvaldībās. Šajā raidījuma cikla izaugsmes ceļš sērijā mēs viesosimies 3 Latvijas pilsētās – Liepājā, Valmierā un Rīgā, kur ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu iegādāti jauni, videi draudzīgi tramvaji un autobusi, nodrošinot lielākas ērtības pilsētas iedzīvotājiem un transporta līdzekļu vadītājiem, kā arī uzlabojot pilsētvidi. Šodien mūsu stāsts sākas Valmierā. Nozīmīgas pārmaiņas Valmieras sabiedriskā transporta sistēma piedzīvoja 2020. gada beigās. Ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstu 2,2 miljonu apmērā pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja pārvietoties 10 mūsdienīgos hibrīda autobusos. Hibrīda autobusi ir īpaši ar to, ka var enerģiju izmantot atkārtoti. Tādējādi autobusiem par 30% samazinās degvielas patēriņš, kas nozīmē to, ka arī CO2 izmešu daudzums ievērojami samazinās. Ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu pagājušajā vasarā Valmieras autobusu parkam pievienojās 2 jauni elektroautobusi. Klusie, ērtie un videi vēl draudzīgākie elektroautobusi ir nākamais nozīmīgais solis pretī Valmieras sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes celšanai. Jā, ir gāja detektori, ir arī, kad parāda, gājējs ir priekšā, viņš ir spīkst. Kameras, tas ir kā spoguļi, ir nakts spoguļi, var paregulēt nakts redzamību. Jā, klusāk ir, protams, jo hibrīda autobusiem bija dzinēji, tomēr labāk ripo, ir labāk, jā. Jaunie transporta līdzekļi ir ne tikai videi draudzīgāki, bet pateicoties zemajām grīdām, arī veicina vides pieejamību, atvieglojot iekļūšanu salonā cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiem. Varu teikt, ka mēs braucam gandrīz katru dienu. Man šķiet, vairāk vietas palika tur, kur ratiņus novieto. Viegli uzbraukt, nav kaut kāds pārāk augsts pacēlums no trotuāra maliņas, un viegli uzbraukt. Man šķiet, ka viņš arī lēzenāk apstājās. SIA VTU Valmiera uzņēmuma teritorijā ierīkota autobusu elektrouzlādes infrastruktūra. Darbs plānots tā, lai naktī veicot uzlādi, dienā autobusi varētu veikt visus paredzētos maršrutus. Bet dosimies uz Liepāju, kur ar Eiropas Savienības fondu atbalstu iegādāti jauni tramvaji. Liepāja, līdzās Rīgai un Daugavpilī, ir viena no 3 Latvijas pilsētām, kurās kursē tramvajs. Mūsdienās tramvaji ne tikai nodrošina pasažieru ērtu pārvietošanos, bet arī veicina pilsētas virzību uz zaļo kursu. No 2017. līdz 2023. gadam Liepājā ar Eiropas Savienības fondu ieguldījumu norisinājies projekts tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve, Eiropas līdzfinansējumam pārsniedzot 35 miljonus eiro. Viena no būtiskākajām pārmaiņām īstenota 2020. gada izskaņā, kad Liepājā sāka kursēt pirmais no kopskaitā 14 jaunajiem īpaši pilsētas infrastruktūrai izgatavotajiem modernajiem zemās grīdas tramvajiem. Kopš pirmā jaunā tramvaja vagona parādīšanās paši liepājnieki atzinīgi vērtē modernizāciju. Un es tagad, piemēram, ja uz līnijas izlaižu vecos tramvajus, es nekāpu iekšā, es gaidu jauno, jo tas vecais ir dikti augsts. Nozīmē, ka veci cilvēki nevar tikt iekšā. Un ārā vēl grūtāk. Jā, mums ir jaunais ekrāns, tu vari ļoti labi apskatīties laikus, kad nāks tramvajs, tas ir ļoti labi. Pirmkārt, viņi uztaisīja platāku gājēju, lai būtu ērtāk riteņbraucējiem. Ļoti ērti tagad tramvaji paši pieturas savādāk sataisīts. Jauno tramvaju vagoni ir aprīkoti ar modernu pasažieru apziņošanas sistēmu un apgaismojumu, video novērošanu, mobilo tālruņu uzlādes iespējām, kā arī gaisa kondicionieri. Turklāt jaunie tramvaji ir ērti pieejami arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem, uzlabojot sabiedriskā transporta pieejamību visiem iedzīvotājiem. Jā, mums vecajos tramvajos bija, kad nebija kondicionieris, bet parastā klimata kontrole, kas bija. Šeit ir klimata kontrole, tu vari pieregulēt, cik tev vēsu vajag vai siltu ziemā. Arī pasažieriem tas pats ir, kad var pieregulēt. Viņiem ir standarti pieregulēt gaisa, lai piekļūst. Vecajos tramvajos nebija šī funkcija.
Ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļu atbalstu ir paveikti būtiski infrastruktūras uzlabojumi. No 2007. līdz 2013. gadam tika iesākti tramvaju sliežu ceļa rekonstrukcijas darbi, lai nodrošinātu kvalitatīvu, ērtu un drošu pasažieru pārvadāšanu Liepājas pilsētā. 2013. gadā tika atklāts jauns tramvaja līnijas atzars gandrīz 4 km garumā līdz ezerkrasta dzīvojamajam masīvam. Pēcāk projekta gaitā arī uzbūvētas jaunas un pārbūvētas jau esošās pieturvietas. Pieturvietā Rožu laukums izvietots pirmais elektroniskais informācijas displejs, kurā iespējams sekot līdzi tramvaju pienākšanas laikiem un to kustībai reāla laikā. Tāpat ar Eiropas Savienības fondu atbalstu ir veikti tramvaja sliežu un blakus esošo ielu remonti, ieskaitot arī lielās ielas pārbūvi pilsētas centrā un tramvaja tilta rekonstrukciju pār Tirdzniecības kanālu. Tāpat uzlabots sliežu ceļu tehniskais stāvoklis, ļaujot samazināt infrastruktūras uzturēšanas izdevumus, kā arī tramvaja kustība kļūsa līdzenāka, drošāka un ātrāka. Daļā posmu starp tramvaja sliežu ceļiem iesēta zāle, samazinot pilsētā nonākušos putekļus un troksni. Infrastruktūras atjaunošanas darbi ir palīdzējuši nodrošināt sabiedriskā transporta pieejamību, pilsētas virzību uz klimata neutralitāti un pārvietošanās komfortu gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem. Bet laiks palūkot, kā sabiedriskā transporta attīstība notikusi galvaspilsētā. Jautājums, vai Rīga jau gatava, ir attiecināms arī uz galvaspilsētas sabiedrisko transportu. Šodien baudām ērtu pārvietošanos gan mūsdienīgos tramvajos, gan autobusos, kas vienlaikus ir arī pilsētvidei draudzīgāki. Modernizējot Rīgas sabiedriskā transporta sistēmu 2023. gadā ar Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu iegādāti un pilsētas ielās kursē pirmie 35 Solaris elektroautobusi. Autobusu uzlādei ir izveidota 21 uzlādes stacija, kas vienlaikus spēj nodrošināt 42 autobusu uzlādi. Turklāt jaunie autobusi ir aprīkoti ar augšējās jeb ātrās uzlādes iespēju. Pirmkārt jau viņi ir elektroautobusi, tātad attiecīgi pret fosīliem dīzeļu, tātad viņiem nav izmešu, šo radīto. Tad viņi ir klusāki, protams, viņi jau kā jauna tehnika salīdzināt pret veco. Tad salīdzinājumā ar dīzeļu autobusiem ilgtermiņā šo autobusu eksploatācijas izmaksas samazināsies. Ja mēs tā salīdzinoši vērtējam, tas ir tāds ilgtermiņa risinājums, tāds jautājums, kurā parādīsies šie plusi un ieguvumi. Ar autobusu pārvietojos katru dienu, braucu uz universitāti vienmēr, un šie jaunie elektroautobusi man viņi patīk, jo viņi ir daudz klusāki un arī var uzlādēt telefonu un vienkārši kopumā jūtas tā ērtāk un vienkārši foršāk. Zemās grīdas tramvaji ir ievērojami ērtāki iekāpšanai un izkāpšanai, sevišķi vecākā gadagājuma cilvēkiem, vecākiem ar bērnu ratiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Arī šajā jomā attīstība turpinās un piesaistot Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļus, modernizācijas darbi veikti 5. un 7. tramvaja līnijās. Lai nodrošinātu zemās grīdas tramvaja priekšrocības un vides pieejamību ikvienam pasažierim, abās līnijās pārbūvētas un paaugstinātas vairāku pieturvietu platformas. 7. tramvaja līnijā aptuveni 8,6 km garā posmā veikta gan kontakttīkla pielāgošana zemās grīdas tramvajam, gan kabeļu tīkla nomaiņa, palielinot elektroapgādes jaudas. Tāpat projektā veikti arī infrastruktūras pārbūve aptuveni 2 km garumā 5. tramvaja maršrutā, tai skaitā pārbūvējot esošos sliežu ceļus. Projekta ietvaros pārbūvēts arī 11. novembra Krastmalas un 13. janvāra ielas krustojums. Tāpat atjaunotas 4 un izbūvēta viena jauna apakšstacija, aprīkojot tās ar elektroiekārtām, ar mērķi nodrošināt atbilstošu jaudas padevi zemās grīdas tramvaja kustības nodrošināšanai. Šodien ielūkojāmies 3 pilsētu stāstos. Bet ar Eiropas Savienības fondu investīcijām sabiedriskais transports ir kļuvis ērtāks un zaļāks 8 Latvijas pilsētās. Lai samazinātu transporta radīto izmešu daudzumu, mums ir jāmaina savi ikdienas paradumi. Īsākās distances veicot kājām vai ar velospēdu, garākās ar sabiedrisko transportu, kas, kā šodien redzējāt, ikdienas kļūst arvien videi draudzīgāks, ērtāks un pieejamāks.